Ja esi bijis armijā, tad visdrīzāk būsi saskāries ar tādu domu, ka armija puišus padara par vīriem. Maz ir to, kas atklāja aizkulises un realitāti, taču realitāte apliecina ko citu, proti, ka šie puiši, kas nokļūst tur, lielākā daļa no viņiem kļūst nevis par vīriem, bet par lupatām, kurus var izsūtīt pildīt jebkādas priekšnieku pavēles. To pierāda pasaule. Notikumi pasaulē, politikā, dažādās vietās, sevišķi tur, kur notiek nemieri, konfrontācija ar varu. Vai tad tie ir vīri, kas tādā brīdī, kad viņiem dod noziedzīgu pavēli, nostājās pat pret savu tautu un ģimeni? Tā tas notiek. Tad kur ir šie vīri? Kādā veidā armija puišus padara par vīriem? Mēs to redzējām arī Covid afēras laikā, ka maz bija to, kas nostājās pret varmāku varu. Pavisam maz. Cik tad bija to armijas cilvēku, policistu, specvienību cilvēku, kas pateica varai stop un izvēlējās nostāties kopā ar tautu pret varmāku politiku? Viņu bija maz, un tie, kas bija, pret tiem tika safabricētas lietas. Kā tas var būt? Un te es pateikšu mazliet arī no savas pieredzes, ka es, cilvēks, kas nevienai varai, nevienai armijai, arī armijā esot nenodevu nekādu zvērestu, iestājos par tautas tiesībām pašiem noteikt savu brīvo izvēli. Bet savukārt tie, kas nodeva zvērestu, kā tādi maitas un salašņas gļēvuļi, kā šakāļi asti starp kājām iespieduši, izvēlējās klusēt un turklāt vēl sadarboties kā idioti ar morālo kropļu varu. Vai tad tā ir tā vīrišķība? Tā ir gļēvulība. Līdz ar to vēl viens apliecinājums tam, ka pasaule ar savu nolādēto politiku nevis puišus padara par vīriem armijā, bet par izsūtāmiem šakāļiem, kas pilda noziedzīgas pavēles. Tikai retais no tādas sistēmas iznāk nesalausts un nesačakarēts.